Labdien, dārgie draugi! Ir sācies jauns gads, un mēs visi pamazām sākam domāt, kas mainīsies, kādas ir jaunas iespējas, kas mani sagaida šajā dzīvē. Un tāpēc bieži vien mēs interesējamies par to, ko tad saka astroloģija par iespējām, pārmaiņām. Un arī es esmu sagatavojis tādu īsu prognozi par to, kas mūs sagaida 2024. gadā, kādas būs galvenās tendences. Vienmēr atcerēsimies to, ka horoskops katram ir individuāls. Šajās kopīgās prognozēs mēs vienmēr varam runāt tikai par vispārējām kopīgām tendencēm, bet katra individuālā dzīve var būt ļoti, ļoti no tā atšķirīga. Zinām, bija krīžu situācijas, bija mājasēdes laiki. Jā, tas bija liels sasprindzinājums sabiedrībā. Daudziem uzņēmumiem klājās ļoti grūti, bija bankroti, bet bija uzņēmumi, kam biznesa arī auga. Tad, kad arī ir valstī lielās ekonomiskās krīzes, nav tā, ka pilnīgi visiem iet slikti. Kādam arī peļņa auga, kādam krīt. Un arī tad, kad ir liela ekonomiska augšupēja, arī tad kāds bankrotē. Ja? Mums tomēr katram ir sava individuālā dzīve, savi individuālie dzīves uzdevumi un sava individuālā pieeja dzīvei. Ja? Bet kopīgās tendences ir mums visiem. Bet mēs katrs varam izdarīt izvēles, ko savā dzīvē darīt. Un, ja mēs zinām kopīgās tendences, mēs labāk varam sagatavoties vienām vai otrām pārmaiņām un būt efektīvāki un izvairīties varbūt no iespējamiem kādiem riskiem vai mazināt viņu nozīmi mūsu dzīvē. Būtībā tātad šī prognoze pamatā balstīsies uz to, kāds redzējums ir vediskajā astroloģijas sistēmā. Šajās kopīgās prognozēs pamatā mēs balstamies uz lēnajām planētām, jeb grahām, tas ir Jupīters, Saturns, Rahu, Ketu, Ass. Ātrās grahas, kā piemēram tur Čandra, mēnesis, kurš ļoti strauji nomaina zvaigznājus tur pāris dienu laikā, vai Venēra tur apmēram mēnešu laikā nomaina. Tas raksturo mūsu jau tāds īsākus dzīves periodu uzdevums, bet kopīgās tendences tātad parāda Jupīters, Saturns, Rahu, Ketu, Ass. Ir svarīgi atcerēties to, ka šajā gadā būtībā no šiem trim parametriem, kas nosaka ģenerālās sabiedrības tendences, Saturns visu gadu atradīsies ūdensvīrā, un viņš zvaigznāju nemainīs. Līdzīgi tāpat arī būs ar Rahu, Ketu, Asi. Viņa visu gadu atradīsies jaunavas un zivs zvaigznājos. Viņa nemainīs. Viņa būtībā nomainīs savus atrašanās vietu oktobra beigās, novembra beigās. Ja? Līdz ar to visu gadu viņa būs vienā vietā. Tas nozīmē, ka būs varbūt mazāk tādu pārmaiņu. Zīmi mainīs, pārējot no Auna uz Vērsi, 1. maijā Jupīters, jeb Guru. Šajā gadā ir arī gaidāmi 2 saules un mēnesa aptumsumi. Tā saules un mēnesa aptumsumi ir regulāra parādība, un šajā gadā viņi ir tikai 4, ir gadi, kad viņi 5, pat 6. Tas nozīmē to, ka tomēr šie saspringtie momenti, saspringtās dienas tomēr ir mazāk kopējā gadā. Jā, tātad ir gaidāmi 2 mēnesa aptumsumi 25. martā, Jaunavas zvaigznājā, un 18. septembrī Zivīs arī mēnesa aptumsums, kurš būs redzams Latvijā. Saules aptumsumi ir 8. aprīlī Zivīs un 2. oktobrī Jaunavā. Jā, aptumsuma dienas ir saspringtas dienas emocionāli. Viņas ir tādas uzvilktākas, mēs vairāk jūtam kaut kādas spriedzes sevī, bet nevajag šeit iekļauties, pakļauties visdažādākajām daudzajām briesmu teorijām, kuras tiek izplatītas aptumsuma dienu tūmā. Ja?
Galvenais ir šeit saglabāt mieru. Būtībā ir atcerēties to, ka, ja aptumsums, Saules vai Mēnesis, nav tieši optiski novērojams valstī, tad viņa ietekme ir, bet otršķirīga. Būtisks, patiešām ļoti būtisks, ir tās Saules vai Mēnesis aptumsums, kurš optiski ir redzams. Optiski redzams Latvijā būs tikai viens aptumsums, 18. septembrī Zivs zvaigznājā. Jebkurā gadījumā aptumsuma dienās saglabājam mieru, pēc iespējas mazāk komunicējam ar apkārtējiem cilvēkiem, pēc iespējas mazāk izejam sabiedrībā, bet neizplatam ap sevīm baiļu enerģētiku. Tas ir tieši tas, ko kādi varbūt destruktīvie spēki tieši no mums arī gaida. Vēršanās pie dievišķā, pie kaut kā jauka, skaista un pozitīva, pie garīgā, tas ir tas, ko šajās dienās patiešām var darīt. Un tad aptumsuma dienas paiet bez kādiem īpašiem rezultātiem. Bet vienmēr arī atcerēsimies ļoti pragmatiski, vēsi un racionāli. Ja jums jau ir 30 gadu, tad jūs esat piedzīvojis vismaz 120, 150 Saules Mēnesi aptumsumu savā dzīvē. Un izdariet secinājumus. Kas tad ir daudz, kas ir mainījies? Jā, pēc Saules Mēnesi aptumsumiem kaut kas pastiprinās mūsu dzīvēs, kaut kas pavājinās. Tas ir taisnība, tie ir dramatiski saspringti punkti, bet tas nav pasaules gals, kā laik pa laikam kāds raksta vienā vai otrā prognozē. Gada pirmajā pusē arī šīs lēnās, jeb sociālās grahas Saturns, Šanī, Jupīters, Guru visu laiku kustās tieši uz priekšu. Viņi nav retrogrādi. Retrogrādums Saturnam iestāsies no 29. jūnija, ja, no paša gada vidus līdz 15. novembrim. Tiesa gan 9. oktobrī retrogrāds kļūs arī Jupīters, un viņš būs retrogrāds līdz pat gada beigām, līdz pat februāra sākumam 2025. gadam. Abi būs vienlaicīgi retrogrādi no 9. oktobra līdz 15. novembrim. Atkal šeit vajadzētu saglabāt mieru un vēsu prātu. Retrogrāds Saturns vai retrogrāds Jupīters pats par sevi nenozīmē, ka viss ir slikti. Viņi retrogrādi ir regulāri. Ja, jo tad, kad viņi kļūst retrogrādi, tad vairāk mēs sabremzējam savu dzīves skrējienu, vairāk paskatāmies, kas notiek mūsos iekšā, esam uzmanīgāki ar jaunu lietu varbūt uzsākšanu, bet tas nenozīmē arī, ka jaunas lietas nevar uzsākt. Ja viņas ir saplānotas un pārdomātas, arī to var darīt. Bet ir jābūt uzmanīgākam, rūpīgākam, vairāk vērstam uz sevi, nebūt tik spontānam. Protams, ka esam rūpīgāki un īpaši apdomīgāki tajā laikā, kad abi, gan Saturns, gan Jupīters retrogrādi no 9. oktobra līdz 15. novembrim, tad patiešām tas ir laiks, kad varam vai nu atslābt, vai paplānot dzīvi, vai pāanalizēt savu dzīvi, bet piebremzēt savu dzīves skrējienu. Nu, nevar taču visu laiku skriet. Vēl jau vairāk, ja gada pirmā puse ir ļoti dinamiska, kad patiešām vajag izmantot iespējas un darīt, bet gada otro pusi labāk tā mierīgāk, lai nesaražot kļūdas, jo patiešām retrogrāda planētu laikās vieglāk ir saražot kļūdas, kuras pēc tam būs jālabo, un tad saka, ka laiks ir slikts, planētu ietekme ir ļoti destruktīva. Nē. Mēs paši saražojam kļūdas, jo neievērojam tos noteikumus, ko no mums gaida Jupīters ar Saturnu. 2024. gadā tātad arī Merkūrs būtībā būs retrogrāds 4 reizes, lai gan pirmais retrogrāduma periods jau beidzās ar 2. janvāru. Tas ir tikai pašas pirmās dienas, bet tālākie retrogrādā Merkūra laiki ir no 2. aprīļa līdz 25. aprīlim, no 5. augusta līdz 29. augustam un no 28. novembra līdz 15. decembrim. Tātad būtībā aprīlis, augusts, novembra beigas, decembra pirmā puse. Šie atkal ir tie laiki. Piebremzējam savu skrējienu, plānojam dzīvi, esam uzmanīgāki, izanalizējam, kas jau man ir, ko es esmu ieguvis, ko es gribu iegūt. Un tad atkal lietas
pēc tam, kad beidzās retrogrādo planētu laika, atkal varam būt aktīvi, dinamiski iet un to realizēt, ko retrogrādu planētu laikā esam saplānojuši, kādus secinājumus esam izdarījuši. Un tad nebūs problēma ar retrogrādo planētu laikiem. Ja mēs paskatāmies īsti detalizētāk, tīri kā horoskopos, kur tas atradīsies, lai parunātu par gada kopīgām iezīmēm, tad Jupiters līdz 1. maijam visu šo laiku 24. gadā atrodas Auna zvaigznājā, Mešā. Nu, Auns, Marsa pārvaldīts zvaigznājs, ir ļoti dinamisks un aktīvs. Tas pamodina cilvēku aktivitāti, vēlmi darboties. Svarīgi šeit ir izpaust pašam savu būtību. Šis ir laiks, lai kaut ko iet un darīt. Te var arī daļai cilvēku parādīties tāds ļoti izteikta dzīvīguma sajūta. Es jūtu, es gribu, es vajag. Šis laiks tieši tā ir piemērots. Ej un dari. Nesēdi, nebremzē. Ja cilvēkam vairojas pārliecība par sevi, vēlme sevi aizstāvēt, Marsa īpašības. Šis ir laiks patiešām realizēt projektus, uzsākt projektus, būt aktīvam, dinamiskam, nepalaist iespējas garām. Laiks, lai arī domātu, kur atrast resursus savu projektu realizācijā vai savai dzīvei, domāt, kā viņus sameklēt. Tad, kad pēc 1. maija Jupiters pāriet Vērsī, Prišabha, kuru pārvalda Venēra, būtībā turpinās tās pašas tendences, kuras ir iesākušās, kamēr Jupiters bija Aunā, kuras iesākās gada sākumā, janvārī, februārī, martā, aprīlī. Viņas turpinās, bet šeit jau vairāk akcenti pārviedās uz to patiešām pašu resursu iegūšanu. Tā ir dabīgā horoskopa 2. māja, nauda, jebkāda veida resursi dzīvei, mana projekta realizēšanai. Jā, tiešām šis laiks ir tad, kad jau var vieglāk iegūt šos resursus, jo Jupiters uzreiz paplašina šo māju un naudas pelnīšanas situācijas uzlabojās. Tiesa gan atcerēsimies, ka Vērša zvaigznājs ir lēnīgs, nevis lēnāks, kā varbūt viens otrs cits zvaigznājs, un būs diezgan izteikti šī vēlme darboties savā ritmā, un tas arī ir pareizi. Ir svarīgi darboties tā, kā man patīk, kā man ir ērti, tā, lai es no savas darbošanās gūstu prieku, lai es gūstu labas sajūtas. Ja? Jā, ir laiks ne tikai pelnīt resursus, bet ir laiks arī padomāt par savu personīgo komfortu, par savu personīgo labsajūtu, sevi palutināt. Kopumā Jupitera atrašanās Vērsī ir tāds diezgan konservatīvs laiks, kad var arī nepatikt tādas spontānas pēkšņas darbības. Darbības vajag izplānot un saplānot. Aktīvi, dinamiski mēs varējām darboties līdz maija sākumam. Ja? Bet vēlāk no maija, jā, var uzsākt arī jaunas lietas, bet saplānoti, pārdomāti. Nevar būt tā pēkšņi asā ideja un tūlīt darīšu. Jo tur arī jau tuvojās šie retrogrādā Saturna Jupitera laiki, kad darīt var, bet pārdomāti un analizēti. Visu gadu Saturns, jeb Šanī, atrodas ūdensvīrā, jeb Kunkas zvaigznājā, sevis pārvaldītā zīmē, un kas ir dabīgā zodiāka 11. māja. Atcerēsimies to, kas tad ir ūdensvīrs. Viņš ir draudzīgs, bet tas ir arī novatorisms. Un šeit Saturns vēlēsies visu gadu būtībā turpināt tās pašas tendences, ko viņš iesāka 2023. gadā, jo viņš jau tur arī ūdensvīrā atrodas kopš 2023. gada un izies tikai no ūdensvīra 2025. gadā. Būtībā tās pašas tendences turpinās, un tad šeit atkal paliek tas pats. Pievērsties jaunām idejām, novatoriskām idejām, mācīties tās realizēt dzīvē, bet
tā, lai tas būtu plānveidīgi, metodiski, sistemātiski. Nu, rīkoties tā, kā tas patīk Saturnam, bet ieviest jauninājumus savā dzīvē. Saturns to noteikti gribēs, bet plānveidīgi, metodiski un pārdomāti. Svarīgi ir arī būt atvērtam uz visdažādākajām idejām, un ja mums būs atvērts prāts, tad Saturns ar kaut kādiem notikumiem norādīs, ko tieši mēs varam pamainīt savā dzīvē, kādus jauninājumus ieviest. Bet tā doma, ka man ir, teiksim, kaut kāds biznesa vai darbības veids, un es strādāšu tāpat, kā tas bija jau iepriekšējos 30 gadus, visticamāk, ka jau ir novecojis, un ka Saturns visticamāk, ka gribēs to mainīt. Tāpēc jau labāk paši apzināti domājam, ko es varu ieviest jaunu savā darbībā, savā biznesā, savā ikdienas darbā, ja esmu algotais cilvēks, vai arī kaut kādās savās darba un rīkošanās metodēs, arī mājā, ar draugiem, ģimenei. Vienalga, Saturnam visu laiku būs vēlme virzīt mūs uz to, lai mēs ieviestu savā dzīvē jauninājumus. Un arī tas, kad atcerēsimies, Saturns ļoti draudzīgs. Mums visu laiku būs šī doma, kā es izturos sabiedrībā, kāda ir mana loma sabiedrībā, darba kolektīvā vai draugu lokā. Jā, to vajag pārdomāt, kā Saturns to grib, lai tas tiktu metodiski plānīgi izanalizēts un arī padomāts, ko es tur varu pamainīt, uzlabot. Varbūt, ka tur ne visiem kaut kas ir jāmaina, bet ir svarīgi koncentrēties uz to un domāt, ko es varu mainīt savā lomā, sabiedrībā, vai draugu lokā, vai ģimenē. Visu gadu, tātad Rahu Ketu as atrodas Zivs un Jaunavas zvaigznājos. Zivs Mīna, Jaunava Kunha, Sadnes Kaņa. Būtībā šī as iegāja tur tātad jau novembrī. Un visu 2024. gadu viņa būs nemainīga. Nu, te ir svarīgi atkal saprast, kas tad īsti ir Jaunava un kas ir Zivs. Jaunava ir ļoti loģiska, racionāla, visu grib izlikt pa plauktiņiem, tur atradīsies Ketu. Un Ketu, kā jau ēnu grahā, viņš kopē šīs īpašības, viņš akcentē šīs īpašības. Rahu, mūsu vēlmes, mūsu ļoti aktīvā prāta darbība, arī ilūzijas, un būs vērsts uz to, ka Rahu ir Zivs zvaigznājā. Zivs ir brīvi peldošs. Un tas, tagad ir jāņem vērā, un daudziem tas var rasties tādu iekšēju diskomfortu. Kas tad īsti ir? No vienas puses mēs Ketu rāda uz to, uz ko varam balstīties, kas ir atstrādāts, kas ir apgūts, vēsi racionāli izdomāt, izanalizēt, salikt pa plauktiņiem. Zivs peld brīvi. Un būtībā, jā, tātad tas arī ir tas veids izanalizēt, bet tālāk rīkoties brīvi, radoši. Rahu paplašina to, kas viss ir Zivs zvaigznājs. Ja? Un mums visiem tas attiecīgi paplašina to māju, kura māja mums iekrīt Zivs zvaigznājā. Un te ir šajā brīdī ir ļoti svarīgi saprast, ka dzīvi jau iepriekš ieprogrammēt nevar. Zivs peld brīvi pa ūdeni. Viņa nevienmēr zina, kur viņa aizpeldēs. Bet zivs zina, ka viņa peld pa ūdeni, ka viņa atradīs visu to, ko viņai vajag. Un šis ir tas uzdevums, kas mums visiem ir jāmācās. Ja mēs racionāli izvērtējam, kas ir, bet ļaujamies dievišķajam, ļaujamies visumam, ka viņš vienalga nodrošinās visu to, kas mums patiešām ir vajadzīgs. Rīkojamies inovatīvi, kā saka to Saturns, darām kaut kā pa jaunam, citādāk, un visums nodrošinās tās lietas, kuras mums patiešām vajag. Tas, kas ir liekas, to, kā jau Ketu, viņš griezīs nost. Lieko viņš noņems. Reizē mums var šist kā tā, kāpēc man kaut ko ņem nost, bet tad padomā, vai tev to patiešām vajag, vai tev tas
netraucē iet uz kaut ko citu, mainīt savu dzīves veidu, savu domāšanas veidu un iegūt kaut ko jaunu. Bieži vien tas keto arī šeit ļoti racionāli griezīs ārā to, kas ir vecs, atstrādāts, lai atbrīvotu vietu, kur ienākt tām jaunajām vēsmām, jaunajām lietām. Būtībā šī ir tāda ļoti vispārēja prognoze, kas ir tādas kopīgās tendences. Bet, kā jau teicu, mums katram horoskops ir individuāls, un tālāk nedaudz paskatīsimies, kā tas ietekmē mūsu katru, izējot no tā, kur atrodas mūsu ascendents, jeb lagna. Ascendents ir tas punkts, kas ir austrumu pusē uzlēcošs mūsu dzimšanas brīdī, vai arī mēnesis. Otrs vienmēr atcerēsimies, horoskopā, mūsu individuālā horoskopā ir visas grahas, visas planētas. Arī viņas nepārtraukti kaut ko mūsos ietekmē. Bet pie tendencēm mēs varam runāt tikai par šīm trijām - Saturns, Jupiters, Rahu, Ketu, As. Vienmēr pareizāk ir taisīt individuālo horoskopu, un tur var būt kaut kas ļoti, ļoti atšķirīgs no šīm kopīgām tendencēm. Ir arī vēl tāda lieta kā planetārie periodi, kas katram ir pilnīgi citādāk, kas ieslēdz viens vai otrs mājas spēku un nozīmību katrā konkrētajā brīdī. Un vēl arī runājot par to, ka šis ir vediskās astroloģijas ietveros veidota prognoze, kur vediskā astroloģija izmanto sidērisko zodiaku un runā par planētu atrašanos zvaigznājos. Pēc vediskās sistēmas, ja mēs sakam, ka Jupiters ir aunā, tad mēs, ja izejam ārā, paskatāmies pie zvaigznājos, pie debesīm, jā, Jupiters būs auna zvaigznāja teritorijā. Toties rietuma astroloģija, kur reizēm kāds salīdzina, ne to tropisko zodiaku un runā par planētu atrašanos astroloģiskajās zīmēs. Un tas ir cits zodiaks, kurš ir nobīdīts pat 24 grādiem aptuveni. Šī nobīde nedaudz mainās katru gadu. Un tur pēkšņi var gadīties, mēs skatāmies pēc vediskās sistēmas, Jupiters ir aunā, tur pēkšņi var izrādīties, ka Jupiters ir vērsi. Ja, bet tās ir dažādas lietas, un šo zodiakus nevajag salīdzināt. Atcerieties, ka nobīde ir 24 grādi. Diezgan liela ir šī nobīde. Nu, tātad paskatīsimies, kāda būs prognoze 2024. gadā tiem, kuriem uzlecošā zīme pie horizonta ir rauns, tātad lagna, jeb ascendents atrodas aunā, vai arī aunā atrodas mēnesis. Atšķirības starp zodiakiem un prognozēm, kas ir pēc ascendenta taisīt prognoze vai pēc mēnesi atrašanās, ir tāda, ka prognoze taisīt vairāk pēc ascendenta atrašanās, ja lagnas atrašanās vairāk runā par mūsu aktīvajām darbībām. Prognoze pēc mēnesi vairāk raksturo mūsu emocionālo attieksmi pret to, jo mēnesis ir mūsu prāts un mūsu emocijas. Nu, bet tātad auni. 2024. gads, kuriem ir tātad ascendents aunā vai mēnesis aunā. Nu, Rahu, Ketu, As visu gadu atrodas 12. 6. mājā. Nu, šeit ir svarīgi saprast to, ka varbūt ir laiks piebremzēt savu aktīvo darbošanos materiālajā pasaulē un sākt vairāk paskatīties uz savu dzīvi kopumā. Nu, meklēt savas dzīves dziļāko jēgu, izanalizēt iepriekšējos gados apgūto dzīves pieredzi, laiks vispār atslābt, atpūsties. Var doties kādā ceļojumā, pilnīgi droši. Jo ir svarīgi paskatīties uz savu dzīvi tā kā no malas, pārdomāt to dzīves modeli, kādu es dzīvoju pašlaik. Vai viņš mani apmierina, vai viņš man atbilst. Ja nē, tad padomāt arī to, ko
mainīt, ko es gribu darīt nākošajos gados vai kaut kā citādā. Jā, šajā gadā var būt arī diezgan daudz izmaiņu darbā, jo kā reize keto ir tas, kurš atradīsies sastajā mājā, jeb kalpošanas mājā. Tur var būt izmaiņas vēl jau vairāk. Tad, ja mūsu kalpošana vai atrašanās darbā absolūti neatbilst mūsu dzīves uzdevumiem, mūsu dzīves virsībām, jā, keto, tad šeit noteikti gribēs ieviest izmaiņas. Viņš to norādīs. Te kaut kas nav tā, kā tev jādara, dari citādāk. Tiesa gan arī var aktivizēties tā saucamie nelabvēlīgie ienaidnieki. Tas ir viens no veidiem, kā keto norādīs uz to, ka tava atrašanās sociālajā vidē nav pareizajā vietā. Būtībā jau ienaidnieki nav jau nekas slikts, ja būtībā ir skolotāji, ko visum sūta, lai parādītu, ka tu kaut ko dzīvē dari nepareizi. Vai nu tu neesi īstajā vietā, vai nepareizajā veidā, kaut ko tu dari nepareizi. Jā, tiesa gan tādā pat veidā var aktivizēties arī kaut kādas slimības. Un šādā veidā arī, ka tu caur slimībām var norādīt, ka tu kaut ko dari nepareizi un pārdomā, ko tu dari nepareizi, pārdomā, ko tu gribi mainīt dzīvē. Ir zaudējuma riski, ja, jo Rahu ir tas, kurš paplašina 12. māju. Un 12. māja ir gan pārējā garīgajā ceļā, ir nākošā pakāpē, gan zaudējumi. Ja, tad, ja mēs darīsim kļūdas, būsim neuzmanīgi, jā, zaudējuma risks ir. Tiesa gan, ja mēs rīkojamies pareizi, tad ketu var palīdzēt pārvarēt gan slimības, gan ienaidnieks. Viņi aktivizēsies, ja mēs dzīvojam nepareizi, bet ja mēs izdarīsim pareizās korekcijas, tad tas pats ketu uzreiz mums palīdzēs tikt galā ar ienaidniekiem. Jupiters tad līdz 1. maijam, 1. mājā. Jā, viens ir kaut ko aktīvi darīt savā darbā, ceļošana arī būtu ļoti rekomendējama. Aizbraukt svētceļojumā būtu vēlams. Otrajā gada pusē, jau kad maijā Jupiters ieiet 2. mājā, tas atnesīs kaut kādus materiālos iegūmus dzīvē visticamāk. Iespējams arī, ka šajā gadā ir diezgan nemierīgs miegs Rahu 12. mājā. Ir būtībā jau tas nozīmē tikai to, ka mūsos notiek šie zemapziņas procesi, kamdēļ mēs analizējam dzīvi. Var parādīties kādi ienaidnieki no pagātnes, no iepriekšējiem gadiem. Tas nozīmē, tur ir kaut kādas nepabeigtas attiecības, kuras ir jānokārto. Ketu viņas var vilkt ārā, ja viņas ir. Ja? Arī tas, ka Saturns atradīsies visu laiku 11. mājā, tas norāda uz to, ka būtībā peļņa ir iespējama, un viņa pat var būt diezgan laba. Labi organizēts Saturns, un ja mēs ejam atbilstoši savam dzīves uzdevumam, var palīdzēt mums iegūt kaut kādus arī pat papildus bonusus no visuma. Nu, pēkšņi negaidītu pasūtījumu vai vēl kaut ko. Jebkurā gadījumā Saturna atrašanās 11. mājā ir labā ziņa, kas palīdz gūt peļņu. Nu, tas nav teikts obligāti naudā, tas var būt kaut kādā citā veidā, bet gūt kaut kādus labumus. Arī šī spēja koncentrēšanās būs ļoti laba un arī laiks izvērtēt to sabiedrību, kas ir ap mani, kurā es dzīvoju, kurā es atrodos. Tiesa gan ir Saturna aspekts uz 8. māju. Jā, tas var radīt kaut kādus saspridzinājumus ar kaulu sistēmu, ar skeletu. Šie riski ir iespējami, tā kā tur pievēršam uzmanības, pasakojam. Nākošā prognoze ir tiem, kam ascendents vai mēnesis atrodas Persijā, Vrišabhā. Tātad Rahu ass visu gadu aizņem 5. un 11. mājas. Aktuāli būs bērnu tēma.
keto atrodas bērnu mājā, jā, 5. mājā. Šeit ir svarīgi pievērst uzmanību, kā mēs komunicējam bērniem, kā mēs izturamies pret viņiem. Jā, var gadīties vienkārši tā, ka šis ir laiks, kad bērni sāk dzīvot pastāvīgi, viņi ir pieauguši, tas ir pilnīgi normāli, bet būtībā mums ir svarīgi saglabāt labas, draudzīgas attiecības ar bērniem, nesākt viņiem uzspiest savu gribu. Tas ir risks, tas var gadīties, un tad uzreiz ketos ieslēgs kaut kādu pretdarbību. Nevajag. Šeit ir svarīgi saglabāt tādu ļoti tādas harmoniskas, draudzīgas attiecības ar bērniem, piedomāt pie tā. Mēs paši varam kļūt asāki un skarbāki, vai arī sākt kaut kādā veidā uzspiest savu gribu, pat pašiem to nemanīt. Var būt izmaiņas mūsu pašattīstības sistēmā. Mēs varam, keto dot koncentrāciju, atrodamies 5. mājā, tas nozīmē, ka mēs varam pamanīt kaut kādu savu jaunu talantu vai izdomāt kādu savu talantu attīstīt. Ja? Nu, varam tā darīt. Katrā ziņā romantisko attiecību laiks. Kaut kādas romantiskās attiecības, ja tās nav produktīvas, tās mierīgi keto var atmest, un laiks uzsāk kaut kādas varbūt jaunas citas. Nebaidamies mainīt romantiskās attiecības, ja viņas ir jāmaina. Būtībā jau ir svarīgi mums katram virzieties tajā virzienā, kas ir mūsu dzīves galvenie uzdevumi. Rahu 11. mājā visu gadu atradīsies, tas ir labs tāds pozitīvs tranzīts. Viņš var dot pieaugumu, palīdzēt gūt kaut kādus labumus no visuma, visdažādākajā veidā. Tas var arī dot vēlmi realizāciju, ambīciju realizāciju. Bet šeit ir jābūt uzmanīgam. Rahu ir arī ilūzijas, un mums var būt arī iluzoras vēlmes. Neaizmirstam visu laiku ieslēgt to pragmatiku un loģiku, tās savas vēlmes, izanalizēt un pārbaudīt, cik viņas ir pamatotas. Ja mums būs kaut kādas iluzoras vēlmes, Rahu ļaus viņām notikt. Bet pēc tam, pēc gada, būs jālabo kļūdas. Tāpēc labāk uzreiz ir ieslēgt to racionālo, izanalizēt, kad ir kāda ideja ienākusi, cik viņa ir racionāla, cik viņa ir pragmatiska, cik viņa ir atbilstoša mums. Bet nebaidīties viņas realizēt. Būtībā Rahu palīdzēs realizēt savas vēlmes. Tad Jupiters līdz 1. maijam atrodas 12. mājā. Garīgais ceļš, garīgā mācīšanās. Tās var arī aktivizēt tādu lietu kā dzīvesvietas maiņu, braukšanu uz kādu pat citu valsti varam, bet būtībā tas ir ieslēgt to, ka varam būt vēlme mainīt dzīvesvietu. Jupiters tātad no 1. maija ieiet mūsu ascendentā lagnā 1. mājā. Tas dod kopīgo spēku, kopīgo aktivitāti. Jebkurā gadījumā arī šis ir diezgan tāds labs tranzīts. Tas ir laiks, kad lai apliecinātu sevi, parūpētos par sevi, bet ir svarīgi atkal, lai mūsu ego pārāk nekļūst liels. Saturns visu laiku atrodas 10. mājā, darbs pie savas karjeras. Strādāsim. Karjera būs, karjera attīstīsies. Ja, protams, darīsim kļūdas, kļūsim negodīgi, netaisnīgi, krāpsimies, mānīsimies vai darīsim tādas lietas, kuras mums nevajag darīt, tad Saturns uzreiz ieslēgs problēmas. Bet, ja rīkosimies mērķiecīgi, plānveidīgi, sistemātiski, karjera attīstīsies, tas virzība gan būs lēna, bet viņa ies noteikti uz augšu. Un diezgan pozitīvi, viņi var ļoti tālu pat aiziet. Ja? Tā kā būtībā vēršiem šis ir diezgan labs gads, kopumā pēc kopējās tendences. Prognoze tiem, kam ascendents vai mēnesis atrodas Dvīņos, jeb Midhunas zvaigznē. Ja?
Tātad aktīva ir Rahu Ketu as 10. 4. māja. 4. māja ir tā vieta, kur es dzīvoju. 10. māja man karjera iziešana sabiedrībā. Ketu ir tas, kurš sašaurina. Rahu ir tas, kurš paplasina. Būtībā šis ir tas, kad laiks, kad nebaidīties no savām mājām, doties uz sabiedrību. Būtībā tas ir tā. Tad es izēju no savām mājām, no 4. havas, jeb mājas, uz 10. sociālo realizāciju. Svarīgi ir iet sabiedrībā. Ja, karjerā var būt progress. Ja, Rahu 10. mājā par to rūpēsies. Varbūt arī vēlme pamest savu esošo dzīvesvietu, jo īpaši, ja jūtat, kad jūs esošā dzīvesvieta traucē attīstīties, ja, dariet to. Saistībā ar darbu var būt sapņi, vēlmes, un atkal šeit arī var būt ilūzijas. Un šeit ir vienmēr svarīgi ieslēgt to loģisko analīzi. To vajag ieslēgt, bet nebaidīties realizēt un darīt kaut ko jaunu, citādāk, vai citu, vai ar citiem cilvēkiem. Nebaidieties, bet to loģiku vienmēr saglabājiet, lai neiekrist ilūzijās. Bet, ja mēs rīkojamies visu pareizi, tad Rahu iedos enerģiju, lai to mūsu domu un ideju var realizēt. Vairojās profesionālas ambīcijas, vēlme arī iziet savā karjerā tādā jaunā līmenī, iegūt jaunu statusu, iegūt jaunus pienākumus vai sākt jaunus projektus. Jā, tas ir laiks, lai uzsākt jaunus projektus. Iespējama nekustamā īpašuma vai nu pārdošana vai mainīšana. Iekšēji var būt arī tāda psiholoģiskā neapmierinātība ar savu iekšējo stāvokli. Ir risks zaudēt savu pierasto emocionālo komfortu. Varbūt arī tāda lieta kā problēma novest iesākto līdz galam. Uzsākam jaunas lietas, bet novedam lietas līdz galam. Tas ir ļoti būtiski, neatstāt šīs astītes. Pēc tam viņas tāpat būs jānoslēdz, un tas prasīs tikai vairāk resursus un enerģijas. Kādam var mājas vide sākt kļūt garlaicīga? Svarīgi ir iziet sociālumā, droši. Ejiet sociālumā, komunicējiet ar cilvēkiem, realizējiet sevi sabiedrībā. Laiks atmest visu lieko un realizēt sevi, bet izejot sabiedrībā. Jupiters 11. mājā, jā, tie ir peļņa, bonusi, atbalsts no citiem cilvēkiem, no draugiem. Biznesam tas ir labvēlīgi. Arī šeit ir Jupitera aspekts uz 3. māju, tātad ir diezgan labas iespējas realizēt savas ambīcijas. Un arī ir Jupitera aspekts uz 5. māju, tas ir līdz 1. mājām. Tas ir radošums, es redzu savas idejas, es saprotu viņas un es viņas varu realizēt, un man ir idejas. Pēc tam vēlāk Jupiteram ieejot 12. mājā, pēc 1. māja, tad tas vairāk sabīdās šie akcenti jau uz tādu kopsakarību meklēšanu savu dzīvē, garīgā savas dzīves tāda dziļāka izpēte, garīgo zināšanu mācīšanās. Saturns 9. mājā atradīsies visu gadu. Tas arī nozīmē, arī vēl vien norāda, ka tomēr tās garīgās prakses un garīgā mācīšanās visa gada garumā, ir aktuāli. Tam ir jāpievērš uzmanība. No 9. mājas Saturns aspektēs jūsu 11. māju, peļņas māju, tas nozīmē to, ka peļņa var kavēties, tas nenozīmē, ka viņa nebūs. Viņi vienkārši kavēsies, atnāks lēnāk. Bet, ja godīgi strādāsim, viņi atnāks. Par to nevajag satraukties. Tas, kas mums pienākās, to mēs saņemsim. Prognoze tiem, kam ascendents vai mēnesis atrodas Vēža jeb Karkatas zvaigznājos. Tātad šajā
laika periodā, 2024. gadā, diezgan būs tāda aktuāla tēma - dzīves galveno uzdevumu meklējumi. Rahu 9. mājā. Kādi svētceļojumi ir ļoti rekomendējama lieta. Ja tā ir personīgās garīgās izaugsmes laiks, jaunas garīgās pieredzes meklēšana, garīgo zināšanu mācīšanos. Nu, protams, ka tiek pārskatītas visas dzīves vērtības. Var izmainīties redzējums, kas ir labs, kas ir slikts. Nu, neapmierinātība ar patreizējo statusu, konflikti ar priekšniecību vai skolotājiem ir iespējami, tāpēc pāanalizējam un vērojam sevi. Varbūt šī vēlme revolucionāri mainīt dzīvi. Jā, daram to, bet izanalizējam, ieslēdzam pragmatiku un loģiku un nebaidamies mainīt. Bet to darām arī tādā veidā, lai kaut kādā veidā nesāktu apspiest, ierobežot citu intereses un vajadzības. Var arī sāsināties šī vēlme atrast savu garīgo skolotāju, ja? Kas ir ļoti loģiski un ļoti vēlams to atrast. Tiks darbināta komunikācijas tēma, te būs svarīgi, kā es komunicēju ar citiem. Tas ir tas stāsts, kāpēc jau es iepriekš minēju, ka var veidoties konflikti, un tad analizējam, vērojam, kā es komunicēju ar citiem, nesaražot šos konfliktus, jo konflikti pēc tam būs jālabo. Var sāsināties attiecības ar brāļiem, māsām, tā kā arī tur vērojam, kas notiek, esam uzmanīgi, esam diplomātiski. Varbūt kādreiz kaut ko nepasakām, uztaisam dziļāku ieelpu un izelpu, ja, pirms kaut ko teikt. Saturns atradīsies visu laiku periodu 8. mājā, bet viņš ir šeit stiprs. Jā, tas nozīmē arī to, ka būs šī iekšējā neapmierinātība. Kur es esmu, kas es esmu, ko es te daru, ir svarīgi atrast tos pareizos savus dzīves uzdevumus. Ja viņus atrod, tad ir kārtībā. Ja nav, tad ir šī iekšējais stress, kad es te kaut ko daru nepareizi. Arī darbā var būt kavēšanās. Bet būtībā tas ir tajā gadījumā, nu, ja es strādāju ne to, kas man ir jādara. Jupiters 10. havā, viņš ļaus cilvēkam sevi realizēt, viņš palīdzēs to darīt. Ja? Karjeru var attīstīt, bet, protams, vajag izdomāt, ko man darīt un kā man vajag, kas atbilst man. Un vēl jau vairāk pēc 1. māja Jupiteram pārējot uz 11. māju, kas ir ļoti labs tranzīts, peļņa, bonusi, ieguvumi, atbalsts no apkārtējās pasaules. Ja mēs rīkosimies apdomīgi, tad apkārtējie cilvēki sāk mūs atbalstīt gan resursu iegūšanā, gan mūsu dzīves jēgas meklējumā. Prognoze tiem, kam ascendents vai mēnesis atrodas lauvas jeb simhas zvaigznājā. Visu gadu tātad būs ļoti aktīva 2. 8. mājas. Rahu Ketu as atrodas uz 2. 8. mājas asīm. Ja? Tātad Ketu 2. mājā, Rahu 8. mājā. 2. māja ir mūsu resursi dzīvē. Arī runa. 8. māja mūsu dziļie zemapziņas procesi. Un šeit ir tas, kad var rasties pēkšņi šīs bailes. Vai man pietiks resursu? Kā es dzīvošu? Bailes palikt bez naudas. Bet tā būtība jau ir tāda, ka mums ir jādodas uz to, kur atrodas 8. māja, zivs zvaigznājā. Jā, Rahu norāda, ir jāiet uz turien. Bet zivs brīvi peld jebkurā virzienā, un viņi vienmēr atrod savu pārtiku. Viņi nebaidās nekur peldēt. Viņi nebaidās mainīt savus robežus un iepeldēt visdažādākajās vietās. Būtībā jau ir šis galvenais uzdevums ir saprast to, ka to, ko tev dzīvē vajag, visums nodrošinās. Ej un dari jaunas lietas.
Un resursi pat tradicionālajā veidā, iegūšana viņa tradicionālā veidā, kur atrodas Ketu, ir jauki, bet tev ir jāmeklē jaunas lietas, eksperimentā, ej, mēģini. Jā, neatslēdz loģiku un pragmatiku, bet ej jaunos virzienos. Var arī dzīvē ienākt pēkšņi spontāni notikumi. Tas arī norādīs uz to, ka nevajag pieķerties esošajām materiālajām vērtībām. Nebaidies iet uz priekšu un mainīt savu dzīvi. Nebaidies. Dievišķais vienmēr ir ar tevi, un viņš tevi vadīs un virzīs. Tas ir savas tāda ļoti fundamentāla savas transformācija. Un ja tu mazini savu ego, tad transformācija var notikt vieglāk un efektīvāk. Paļaujies uz dievišķo. Svarīgi ir mācīties atbrīvoties no šīm bailēm. Te var arī sāsināties varbūt komunikācijas formā, un tad es gribētu teikt, nebaidieties atvainoties. Varbūt atvainoties kādu reizi vairāk, nekā tur varbūt pašiem šķiet, ka vajadzēja, tas nekas. Ir svarīgi atvainoties, atzīt kļūdas, atlaist situācijas un doties uz priekšu. Vienkārši ejiet uz priekšu, atlaidiet pagātni. Starp citu, to, ka paļauties es varu tikai uz sevi, tas ir Ketu 2. maijā, tā ir diezgan tāda kļūdaina lieta, jo būtībā jau visumā ir noteikti vēl daudz kas cits, un tad, ja mēs tikai uz sevi, tad mēs neļaujam tām jaunajām un citām skaistajām brīnišķīgām lietām ienākt mūsu dzīvē. Ir svarīgi arī, protams, pievērst uzmanību veselībai. Jā, jo šie iekšējie sasprindzinājumi, šīs bailes, viņas var sāsnāt kādas slimības, jo īpaši kroniskās slimības. Rahu 8. mājā var norādīt ar to, ka kāds kroniskās slimības, ja viņas ir, var pēkšņi sāsnāties, izpausties citādāk, netipiski vai nesaprotami. Šajā laikā, Rahu 8. mājā, jā, jūs varat strādāt ar svešu naudu, tas ir, teiksim, pārvaldīt kaut kādus projektu naudas vai citu cilvēku naudus, bet varbūt arī vēlme ņemt kredītu pašam sev, tas gan nav vēlams, jo tas var būt ļoti iluzori. Nevajadzētu ņemt kredītus uz sevi, kamēr Rahu ir 8. mājā. Svarīgi ir arī saprast to, cik man pat tiešām vajadzīgs. Dzīvei resursi ir vajadzīgi, bet Ketu mācīs atteikties no tā, ko tev dzīvē nevajag. Lai vienkārši atbrīvotu vietu kaut kam citam, lai kaut kas cits jauns, skaists un brīnišķīgs var ienākt. Nepieciešamo Ketu atstās, to jūs varat nešaubīties. Saturns visu laiku ir 7. mājā, visu gadu. Tas nozīmē, ka attiecības būs diezgan tādas stabilas, bet no šejienes, arī no 7. mājas, ir aspekts uz 1. māju. Un tiem, kam mēnesis atrodas 1. mājā, tad var būt tādi diezgan smagnēji iekšējie stāvokļi, depresīvi stāvokļi. Kopumā visu gadu ir arī Saturna aspekts uz 4. māju, uz iekšējā komforta māju. Jā, kopumā visiem lauvā dzimušajiem var būt tādi iekšēji diezgan drūmi stāvokļi. Meklējam prieku. Atrodam arī veidu, kā sevi izklaidēt. Jupiters tātad līdz 1. maijam 9. mājā. Tas kā reizi mazinās šos iekšējos komfortus, diskomfortus, jā, vairo šo laimes sajūtu, palīdz izprast sevi, palīdz saprast savus dzīves uzdevumus, palīdz saprast to, kur man iet un ko man darīt. Pēc 1. māja Jupiters ieiet 10. mājā, karjeras mājā. Jā, tas ir laiks, lai strādātu pie savas karjeras, realizētu sevi, realizētu savus projektus. Jupiters to palīdzēs. Vēl jau vairāk arī no 10. mājas, tātad pēc 1. māja ir Jupitera aspekts arī uz jūsu 2. māju, uz naudas pelnīšanas māju, to viņš paplašina, atvieglina. Ir Jupitera aspekts arī uz 4. māju, arī tas tātad
palīdzēs nomierināt tos iekšējos stresus, kas var veidoties. Prognoze tiem, kam ascendents vai mēnesis atrodas jaunavas, jeb kaņas zvaigznājā. Tātad šiem cilvēkiem aktivizējās attiecību jautājumi. Rahu atrodas 7. mājā. Ir vēlme pārskatīt attiecības, esošās attiecības. Var ienākt dzīvē jauni partneri, lai viņi ienāk. Ir laiks viņiem ienākt. Tiesa gan ir jābūt uzmanīgam, jo var ienākt arī kādi iluzoru partneri. Šis ir laiks, kad mācīties pazīt cilvēkus jau saulēcīgi, lai neiekrist kādās iluzorās attiecībās. Un tās attiecības var būt jebkurā sfērā, gan draudzībā, gan darbā, biznesā, jebkurā sfērā. Ja? Bet nāks jauni cilvēki, mācāmies arī atpazīt, kurš varbūt nav īsti uzticams nākotnē. Bet ienāks arī tie, ar kuriem veidot ilgtermiņu un stabilas attiecības, vai arī kur cilvēki būs nozīmīgi jūsu dzīvē. Iespējama dzīvesvietas maiņa ir aktualizējusies tāda lieta kā garīgā materiālā līdzsvara meklējuma. Mums visiem ir pareizi jāizbalansē garīgais un materiālais. Dzīvošana tikai materiālajā pasaulē ir kļūda, tāpat kā dzīvošana tikai garīgumā. Tā ir tāda pati kļūda. Ja pasaules pirmsākums ir garīgs, dievišķs, bet pasaulē ir materiāli. Mēs dzīvojam materiāla pasaulē. Mums jāmācās viņu pārvaldīt, bet atbilstoši dievišķajiem likumiem. Tad visiem mums tas jāmācās pareizi to ieraudzīt un pareizi to izbalansēt. Varbūt arī tāda lieta, kā aktualizēties citu cilvēku robežu ignorēšana. Viņš ir pavērojams sevi, vai mēs nenodaram pāri citiem cilvēkiem. Var gadīties arī tā, ka cilvēkam šķiet, ka apkārtējie rīkojās kaut kā neadekvāti. Bet būtībā te runa ir par to, ka mums ir jāmācās vienoties ar citiem, komunicēt ar citiem, tādiem, kādi viņi ir, pieņemt visus cilvēkus tādi, kādi viņi ir. Jā, tas jau nenozīmē, ka patiešām tie cilvēki ir neadekvāti. Tas tikai mums tā pašiem var šis. Jā, vai arī var gadīties tā, ka visam speciāli iesūt kādu neadekvātu cilvēku, kas rīkosies ļoti netipiski, netradicionāli, nestandarta, tikai tāpēc, lai mācītos ar viņu vienoties, sarunāt, izprast viņu, ieklausīties. Mācāmies ieklausīties apkārtējos cilvēkos, viņu vēlmēs, un viņus sabalansēt ar savām vajadzībām. Var aktualizēties tāda lieta, kā sadarbība ar ārzemēm. Jā, tas ir labs laiks, lai to darītu. Var veidot attiecības ar ārzemēm. Rahu ir ārzemes, kā droši ārzemju kontakti. Jā. No otras puses, Ketu ir Lagnā, ascendentā 1. mājā, varbūt vēlmi ierauties sevī. Tā varētu būt kļūda. Šis ir laiks, lai tu ej ārā sabiedrībā, komunicē ar cilvēkiem, mācies veidot ar viņiem attiecības. Saturns visu laiku atrodas 6. mājā, stiprs, ja, tā ir spēja pārvarēt konkurentus, ienaidniekus, Saturns to palīdzēs. Ja. Bet tas ir laiks, lai nodarbotos ar kalpošanu. Ir ļoti svarīgi kādam pakalpot, atrast to veidu, kā pakalpot. Var sāsināties problēmas ar mugurkaulu, ar skeletu, ja viņas ir, ja. Jupiters līdz 1. maijam atrodas 8. mājā, un tas ir laiks garīgām praksēm, garīgās mācīšanās, pašdisciplīna. Ir ļoti svarīgi ievērot pašdisciplīnu. Ja zaudējam pašdisciplīnu, tad var aktivizēties zaudējuma sfēra. Vēlāk, pēc 1. maija, Jupiters ieiet 9. maijā, jā, tad aktivizējās veiksmes jautājumi, laimes sajūta, bet vienalga jāturpina garīgās prakses, garīgā mācīšanās. Tad mēs tikai uzlabojam stāvokli savam situācijai šajā gadā un ieliekam labākus pamatus uz nākošo gadu. Prognoze tiem, kam
ascendents vai mēnesis atrodas svaros, jeb tūla zvaigznājā. Šeit visu gadu tad ir aktuāla Rahu Ketu as 12. māja, tad Rahu 6. mājā, Ketu 12. mājā. Tas ir labas izaugsmas iespējas. Jo īpaši tad, ja tu redzi kopā, redzi savu vietu sociālumā, redzi savu nozīmi, redzi savus dzīves uzdevumus. Tad tas ļoti labi var kā reizi veicināt izaugsmi. Ja tu redzi visu visumu kā vienotu veselumu, vai arī, ja tu īsti viņu neredzi, tad apzinies, ka šis ir laiks to mācīties redzēt, ka viss ir vienots. Ja Rahu 6. palīdzēs tikt galā ar konkurentiem, ienaidniekiem, palīdz uzvarēt tiesvedībās. Ja ir slimības, tad viņas var notikt netradicionāli, netipiski, ne tā kā citiem, kaut kādā tādā veidā, kad vai no ārstiem ir grūti viņas nodiagnosticēt. Šis ir laiks, lai mācītos redzēt sevi kā pilnīgi vienotu būtni, kā vienotu veselumu, saprast, ka visām slimībām ir garīgais cēlonis. Tāpēc arī šīs slimības var noritēt netipiski, jo būtībā slimību iemesli jau nav fizioloģijā, bet garīgajā pusē. Un, ka tur jau ir jāmeklē tie slimību cēloni. Un ja mēs viņus tur atrodam, tad mēs tiekam galā ar slimībām materiālajā sfērā, fizioloģiskā līmenī. Ļoti svarīgi padomāt par to, kā es varu pakalpot citiem. Šis pat tiešām ir laiks, lai kaut ko noziedot citiem. Viens ir veids, ja, piemēram, jūs strādājat kaut viesnīcā un pieņemat viesus, ja, jūs uzskatāt, ka jūs kalpojat citiem. Šis nav runa gluži tādā nozīmē, ka mans algotais darbs ir pakalpošana citiem, bet atrast veidu, kā pakalpot un noziedot no kaut ko citiem. Tas ir, piemēram, palīdzēt kādai dzīvnieku patversmei, ja? Pakalpošana dzīvniekiem, palīdzēt kādam pensionāram, kaimiņam. Tas, kas nav īsti jūsu algotais darbs vai arī jūsu ikdienišķie pienākumi ģimenei. Tā arī ir pakalpošana, bet šeit ir runa atrast veidu pakalpot kaut kādā nedaudz citā nozīmē. Vai arī, jā, aiznesiet kaut kādu ziedojumu uz dievnamu, arī tas var palīdzēt. Tas uzreiz disciplinēs šo Rahu, padarīs viņu garīgāku, un viņš jums palīdzēs daudz labāk tad redzēt sevi, iegūt enerģiju. Laiks mācīties dzīves praktiskumu. Tas ir svarīgi, kas ir, jo to norādīs Keso. Reizēm var būt šī sajūta, ka man ir pārāk daudz to darbu, pārāk daudz pienākumu, un tad es ar to visu netieku galā. Ieviesiet disciplīnu, kārtību un plānveidīgumu, un tiksiet galā. Saturns 5. mājā, ja tas ir laiks, lai risinātu sarežģītus jautājumus, meklētu savu radošo potenciālu, viņu realizētu vai nodarbotos ar kaut kādu lielu projektu realizāciju, svarīgi ieviest jauninājumus dzīvē, mainīt savus tradicionālos darbošanās veidus. No šejienes arī no 5. mājas Saturns aspektē jūs 11. māju. Tas nozīmē to, ka peļņa kavēsies. Tas nenozīmē to, ka viņa nebūs, bet to, ka viņa kavēsies, nāks lēni. Ar darbu viņa nāks. Tad, kad viņai ir jāatnāk, viņa atnāks. Nevis tad, kad jūs gribat. Ja? Jupīters 7. mājā, līdz 1. mājā, ja? Partneru attiecības māja tiek pastiprināta, laiks ievies savā dzīvē jaunus partnerus, paplašināt partneru loku, var uzsākt biznesu, veikt aktīvas darbības. Pēc 1. mājā Jupīters 8. mājā, jā, tas ir laiks pievērst savai veselībai, koncentrēties uz sevi, garīgā pašizziņa un ļoti svarīgi saglabāt pašdisciplīnu, lai neienāktu spontānas pēkšņas neplānotas lietas jūsu dzīvē. Prognoze tiem, kam ascendents vai mēnesis atrodas Skorpionā, Vrišķika. Tas ir
sava potenciāla realizācijas laiks, savu talantu attīstības periods. Svarīgi ir mācīties atslābināties, lai varētu izpaust savu radošumu. Jo Rahu 5. mājā, Ketu 11. mājā, 5. māja ir mūsu radošais potenciāls. Mums viņš ir jāvar ieraudzēt un realizēt. Un ja mēs esam iekšvēji sasprindzināti, mēs nevaram būt radoši. Atslābinamies, nomierinamies, ļaujam radošumam izpausties. Un tādā veidā tad mēs attīstam savus talantus. Tiesa gan šeit mēs saistībā ar savām talantiem vai īpašām spējām varam saveidot sev ilūzijas. Esam arī zināmā mērā paškritiski un racionāli izvērtējam, vai šis mans radošais potenciāls ir realizējams. Ja mans ir hobijs, viena lieta, bet ja tas ir kaut kas varbūt vairāk nekā tikai hobijs, tad pārdomājam, cik tas ir pamatoti. Jo var arī atkal celties ego, es varu, man ir tādas spējas, es to varu, es to darīšu, un es sāku to uzspiest citiem. Bet jautājums, vai tas patiešām tā ir? Varbūt tā ir ilūzija, ka man ir šāda spēja un varēšana. Otrs, Rahu 5. mājā aktivizē šo māju, tad romantisko attiecības laiks, jā, labi. Kam nav partnera, jā, var aktivizēt savas romantiskās attiecības, bet šī 5. māja ir rakstura attiecības ar bērniem, un šeit arī varbūt arī tas, ka mēs sākam kaut ko nejauši uzspiest bērniem, apspiest bērnu gribu, brīvo gribu. Pavērojam sevi, vai tas nenotiek. Jā, tas var saistīties arī to, ka var piedzimt bērns, ja? Tam piemērots laiks. Bet atceramies, ka neignorēsim bērnu robežas. Jā, mēs prasam no bērniem disciplīnas un pienākumus, bet nesāksim viņus apspiest. Ketu 11. mājā liek pārskatīt mūsu sadarbības partnerus, draugus, atbalstītājus. Ne visi, kas tur ir patiešām mums vajadzīgi. Ketu tos liekos cilvēkus griezīs nost. Un ja kāds no mūsu draugiem, atbalstītājiem aiziet no mūsu dzīves, viņš iet kaut kur citur, pārcēlas dzīvesvietu, vairs nekomunicē ar mums, lai iet, tam tā ir jānotiek pēc visuma plāna, notiek tas, kam jābūt. Jā. Arī mūsu draugu un atbalstītāju vidū ir jānotiek izmaiņām. Var rasties arī tā sajūta, ka mans darbs ir mazāk vajadzīgs, nav vajadzīgs. Te ir svarīgi saprast to, ka ir būtiski savu darbu darīt kaut kā citādāk, radošāk. Tieši to visums no mums gaida. Visums gaida nevis to, lai mēs vienkārši rutīnas veidā turpinātu visu kā līdz šim, bet izmainām, ieviešam radošam, ieslēdzam šo savu 5. māju, šo radošo potenciālu. Apkārtējā sabiedrība no mums to gaida. Ja? Bet ja mēs darīsim visu tā kā līdz šim, neko nemainīsim, tad patiešām būs šī sajūta, ka darbs nekam nav vajadzīgs. Jā, tajā formā iespējams, ka nē, bet pamainām. Esam radošāk, citādi. Jupiters 6. mājā līdz 1. maijam, ja tā ir kalpošana. Šeit ir svarīgi visu laiku būt kalpošanā, sabiedrībai, draugiem, paziņām, palīdzēt citiem, atbalstīt citus. Ar Jupitera ieiešanu 7. mājā pēc 1. māja, aktivizējās uzreiz partneru māja. Vairāk partneri var ienākt, jauni partneri mūsu dzīvē, vairāk caur partneriem var ienākt veiksme, jaunus biznesus var uzsākt. Saturns 4. mājā visu gadu. Tā ir koncentrēšanās uz sevi, meditācija, iekšējā stabilitāte, pārliecība par sevi. Vēlme vai arī iespēja mainīt dzīves vietu. Tā var būt arī neapmierinātība ar sevi. Bet atceramies par radošo momentu, darīt citādāk, vai jaunas lietas, vai jaunā veidā. Prognoze tiem, kam mēnesis vai ascendents atrodas strēlniekā, Danu. Šeit
visu gadu arī ir aktīva as 40, Rahu Ketu as 40, Rahu 4. mājā, Ketu 10. mājā. Tad vēlme vairāk, tātad Ketu ir sociālā realizācija karjerā, viņš sašaurina šo, un Rahu vairāk ieiešana sevī. Bet tas būtu tulkojums tādā veidā, ka cilvēks vairāk visu pasauli uzskata par savu māju. Rahu ir ļoti plašs un globāls. Ja? Un tā ir mana māja. Visa pasaule ir mana māja. Ja? Var mainīt dzīvesvietu. Tā noteikti ir savas iekšējās pasaules analīze, savas dzīvesvietas paplašināšana vai arī remonts. Vairāk varbūt šīs vēlmes atrasties mājās, pabūt ar sevi vienatnē. Jā, sevis analīze ir nepieciešama. Svarīgi ir minimizēt savas ambīcijas. Ja? Vai arī laiks, lai pārskatītu savas attiecības ar māti, var zust kaut kāda tāda emocionāla vēlme darīt savu darbu, vai var zust darba prieks, vai attīstīt karjeru. Nu, zūd šī emocionālā vēlme to darīt. Jā, taisnība. Šis laiks ir vairāk domāts, lai atrastu savu iekšējo pasauli. Un ne tik daudz dzīvot ārējā. Ārējā pasaulē, sociālā pasaulē ir jādzīvo tik, cik tas patiešām ir nepieciešams, lai mēs nodrošinātu šo dzīvošanu, bet patiešām vairāk ir koncentrēties uz savu iekšējo pasauli. Bet galvenais ir šajā laikā visu uztvert pozitīvi, neklist depresīvos stāvokļos, kas ir iespējams. Ja? Jupiters 5. mājā, tas dod radošumu. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Ja? Tas var norādīt uz to, ka var nodarboties ar investīcijām, laiks, lai mācītos, pilnīgi noteikti laiks, lai kaut ko jaunu mācītos. Tas var palīdzēt arī labāk sevi saprast. Pēc 1. māja Jupitera ieiešanas 6. mājā norādīs to, ka ir svarīgi, lai es visu laiku kādam kaut ko pakalpotu, kaut kā dzīvot šajā kalpotāja veidā. Jūs varat būt arī liela uzņēmuma vadītājs, bet kā jūs pret to izturaties? Jūs pildat savus pienākumus un jūs pret to izturaties kā es zinu, es te varu, es te visu kontrolēju, vai jūs izturaties to, ka es strādāju šo darbu, lai uzņēmums attīstītos un augtu. Un redzat, tiklīdz kā jūs kaut vai esat lielas starptautiskas bankas ģenerāla menedžers, tiklīdz kā jūs domājat, es strādāju tāpēc, lai uzņēmums augtu un attīstītos, tas nozīmē, ka jūs nostājaties pozīcijā, es kalpoju šim uzņēmumam. Un tas ir tas, ko visums gaida no jums šajā laika periodā. Saturns 3. mājā, ja, palīdz būt izlēmīgākam, var nodarboties ar naudas ieguldījumiem, varbūt arī šī vēlme visās savu vēlmu realizācijā iet līdz galam. Un būtībā jau rezultāts darbs dos labus rezultātus. Ja? Jo ievērosiet tos Saturna darbības principus, strādāt metodiski, plānveidīgi, sistemātiski, rezultāti būs, bet ievērojot šos disciplīnas principus. Prognoze tiem, kam ascendents vai mēnesis atrodas makarā, mežāzī. Tātad Rahu atrodas 3. mājā, kad 9. mājā. Tas ir savu vēlmu praktiskās realizācijas laiks. Laiks, lai pārbaudītu pats sevi, var uzsākt jaunas lietas. Tiesa gan var sāsināties attiecības ar brāļiem māsām, bet ir ļoti būtiski savas vēlmes izanalizēt. Pragmatiku un loģiku nevajag atmest. Ar Rahu 3. mājā es varu pats sev uzbūrt iluzorus vēlmes, kuras varu pa katru cenu censties realizēt.
Ne katra vēlme ir radoša un produktīva. Tomēr loģiku vienmēr ieslēdzam pirms vēlmes realizācijas. Jā, bet Rahu palīdzēs vēlmes realizēt. Var parādīties jauni kontakti, vēlme iziet sabiedrībā, un to arī noteikti vajag darīt. Labs laiks, lai mācītos kaut ko jaunu un pārskatītu savu dzīves filozofiju, Ketu 9. mājā. Ja? Visu savu vietu dzīvē, savus tādus uzskatus par to, kas ir pasaule, kādi ir mani dzīves uzdevumi. Arī ir laiks, lai trenētu tādu prasmi, kā ieklausīties citu cilvēku viedokļos. Jupiters 4. mājā līdz 1. maijam, tātad izglītība, mācīšanās. Šeit vairāk tas saistās ar savu tādu laicīgo izglītību, bet, protams, arī garīgās prakses var mācīties. Jā, jo ir arī šis pats Jupitera aspekts uz 8. māju, jā, tātad līdz ar to savu iekšējā izzināšana. Jupiteram pārējot uz 5. māju pēc 1. māja, nu, tas ir garīgais mans radošais potenciāls. Es labāk saprotu, kas es esmu, kādi ir mani dzīves uzdevumi. Es varu nodarboties ar investēšanu. Saturns 2. mājā visu gadu pacietība, mērķtiecība. Būtībā viņš disciplinēs šos resursu ienākšanu. Viņa varbūt nebūs tāda ļoti spontāna un strauja, bet Saturns ir ļoti stiprs un metodiski, plānveidīga. Mērena viņa būs visa gada garumā. Tiesa gan ir Saturna aspekts uz 4. mājas iekšējā komfortu. Jā, varbūt tāds iekšēji diskomforts visu laiku. Tas ir iespējams. Bet atgādināšu to, ka turpinās šajā gadā tie procesi, kas jau ir iesākušies iepriekšējā gadā, jo Saturns jau iegāja mežāžu zīmē, mežāžu zvaigznē jau pagājušajā gadā, un tas nozīmē, ka tiem, kam ir mēnesis mežāzī, notiek sāda-satī periods. Varbūt iekšējais stress, nemieris, noslēgtība, bet ir svarīgi atcerēties to, ka sāda-satī perioda laikā ir svarīgi realizēt dzīvē to, kas man ir jādara, kas ir man dzīves uzdevumi. Bieži vien tiek teikts, ka Saturns sāda-satī laikā rada problēmas, neļauj iet uz priekšu un rada drūmas garstāvokļus. Nevienmēr un ne visiem. Ja cilvēks dzīvo atbilstoši savam dzīves uzdevumam, tad Saturns problēmas nerada. Problēmas viņš rada tad, ja jūs novirsaties no saviem dzīves uzdevumiem. Būtībā, ja Saturns visu laiku cenšas jums dažādos veidos ar dažādiem notikumiem pateikt priekšā, kur jums ir jāiet. Bet ja jums ir ļoti augsts ego, jūs tajā neieklausāties, tad Saturns rada lielākas problēmas, un mēs vainojam visumu. Būtībā esam vainīgi mēs paši. Ieklausamies apkārtējos cilvēkos, notikumos, un viņi mums pasaka priekšā, kas mums jādara, kā mums ir jādzīvā. Ja mēs stājamies jaunās attiecībās un ieklausamies citos cilvēkos, ko viņi pastāsta, un mēs nesākam diktēt, ko viņiem jādara, tad viss ir kārtībā. Tad sāda-satī laiks var būt arī viegls un patīkams un ļoti radošs. Prognoze tiem, kam ascendents vai mēnesis atrodas ūdensvīrā. Kumka. Tātad šeit visu laiku aktīva būs asis, Rahu Ketu as 2. 8. māja. Rahu 2. mājā. Šeit 2. māja saistās ar manām materiālām vēlmēm, un ir svarīgi savas materiālas vēlmes kontrolēt. Šeit var būt diezgan daudz ilūzijas saistībā ar materiālām vēlmēm. Lūdzu, esam ārkārtīgi pragmatiski un loģiski uz savām materiālām vēlmēm. Svarīgi ir arī analizēt visu laiku, ar ko es esmu noderīgs sabiedrībai, ko es varu dot sabiedrībai. Var veidoties jauni ēšanas paradumi,
var parādīties vēlme ēst kaut ko neveselīgu. Jā, var pastiprināt vēlmi daudz runāt. Protams, jā, būs vēlme kļūt materiāli neatkarīgam. Nu, tā ir pilnīgi normāla vēlme. Kā, protams, arī visu darīt sev ērtā formā un veidā. Jā, par savu komfortu un ērtībām vajag domāt, bet vajag to vienmēr sabalansēt ar apkārtējiem cilvēkiem un sabalansēt ar iespējām. Nevienmēr tas ir iespējams. Un kaut kur mums savs ego varbūt ir jāsamazina. Bet jā, dariet lietas tādā tempā un ātrumā, kas jums ir ērts, kā jūs gūstat baudu. Daudz domu par to, kā strādāt tā, lai būtu lielāki ieņēmumi. Bet šeit vienmēr visur liekat blakus ļoti stingru matemātisku analīzi, vai patiešām tur var palielināt ieņēmumus, vai tā var gūt peļņu. Bailes palikt bez resursiem, bet neuztraucieties. Visums nekad neatstāja pilnībā bez resursiem. Viņš noņem lieko. Jā, lieko. Ketu, būdams 8. mājā, var ņemt nost. Bet ir svarīgi šeit saprast to, ka visi resursi ir jūsos pašā iekšā. Zivs šajā gadījumā ir jūsu resursu māja, otrā māja. Zivs ūdenī ir jebkurā vietā un vienmēr ūdenī atrod to, kas viņai dzīvē ir nepieciešams. Tieši tāpat cilvēks visumā. Dievišķais ir nodrošinājis pietiekami daudz iespēju, lai mēs vienmēr varētu iegūt resursus. Esam tikai atvērti iespējām. Skatāmies, kas notiek ap mums, mēs vienmēr iegūsim tos resursus, kurus mums vajag. Jā, bet ja mēs kaut ko sevim gribam to, ko apgūt un iegūt sev to, kas mums nepienākās, jā, tad to ketu var ņemt nost. Tā gan ir taisnība. Saturns atradīsies visu laiku lagnā, 1. mājā, viņš ir stiprs, palīdz koncentrēties uz sevi, labs laiks pašattīstībai, var trenēt mērķtiecību, plānveidīgumu, sistemātiskumu, var realizēt jaunus projektus, var realizēt savus mērķus. Jupiters 3. mājā līdz 1. maijam, tātad radošās spējas, jaunas partnerattiecības, spēja realizēt savas vēlmes, viņas izpildīt. Vēlāk, pēc 1. maija, Jupiters 4. mājā, tad intuīcija attīstās, izglītība, vēlme sakārtot savu dzīves vietu vai paplašināt, vai vairot savu personīgo dzīves komfortu. Tiem, kā mēnesis ir ūdens vīrā, tad iet sāda satī 2. periods, pats sāda satī maksimums. Tas joprojām turpinās no 2023. gada. Šeit ir ļoti, ļoti būtiski svarīgi saprast, kad kur ir mans ego. Vai es nesāku citiem uzspiest savu gribu, vai es nesāku citus pamācīt, citiem norādīt, kas viņiem jādara. Tas ir tas, ko noteikti sāda satī laikā nevajag darīt. Vajag rīkot tieši pretēji. No citiem vajag ieklausīties, ko viņi mums saka, kā mēs uzvedamies. Būtībā ļoti bieži, jo īpaši šajā sāda satī 2. perioda laikā, cilvēkam aug ego. Viņš koncentrējas uz sevi, Saturns dod koncentrāciju, koncentrāciju pašam uz sevi. Un tad aug. Es zinu, es varu, es protu, un es dodu rīkojumus vai norādījumus kā citiem, un es to pats nejūtu, bet citi negrib. Lai mēs viņiem kaut ko tur īpaši norādām, viņi sāk no mums novērsties vai veidojas konflikta situācijas, un mēs sakam, tie citi mainās. Nē, mainamies mēs paši. Esam vienkārši empātiski, ieklausamies apkārtējos cilvēkos. Tās ir atslēgas uz to, kā rīkoties sāda satī laikā. Prognoz tiem, kam ascendents vai mēnesis atrodas zivīs, mīna. Tātad aktīvi ir Rahu, Ketu asu 1. 7. māja, Rahu 1. mājā, Ketu 7. mājā. Tātad aktualizējas pirmkārt jau attiecības sfēras jautājumi. Ja? Mēs pārskatām attiecības. Ketu liek tur uzreiz ieviest inventarizāciju, paskatīties, vai visi partneri ir tie, kas mums ir noderīgi, vai
Tie ir tie partneri, ar kuriem mums ir jābūt kopā. Tas attiecas gan uz draudzību, gan darbu, gan ģimeni, uz jebkāda veida attiecībām. Šeit, protams, attiecībās cilvēks būs vairāk orientēts uz sevi. Iespējams, kāda partneru zaudējuma, tas ir pilnīgi dabīgs process. Vai arī dzīvē var ienākt kādi pagātnes partneri no iepriekšējiem gadiem, ar kuriem ir nenoslēgts, nepabeigts attiecības. Šis ir savu dzīves uzdevumu meklējuma laiks, savs identitātes meklējums. Kas es esmu? Kā es stājos attiecībās ar citiem cilvēkiem? Kā es stājos attiecībās ar sabiedrību, ar kolēģiem, ar ģimeni? Aktuāli būs veselības jautājumi. Ja, tad jau ļoti rūpīgi sekojam visām veselības izpausmēm, visiem simptomiem. Daudz ideju, daudz emociju. Emocijas kļūst spilgtākas, asāk izteiktas. Ja. Šeit arī dzīve piepildās ar emocijām. Būtībā ir svarīgi mācīties to, ka nepieķerties partneriem. Ja kāds partners no dzīves mūs aiziet, tas ir dabīgs process, nepieķerties. Atbrīvosies vieta citiem partneriem. Kam jāiet, tam jāiet. Kas ir atmiris, tas ir atmiris, kas ir atstrādāts, ir atstrādāts. Varbūt tas bija ļoti labs cilvēks, bet visas saistības ar viņu ir izpildītas. Mums tagad ir jārisina saistības un jautājumi ar pilnīgi kādu citu cilvēku. Var nepatikt uzklausīt kritiku. Esam uzmanīgi pret to. Bišķīt samazinām savu ego, jo caur kritiku caur apkārtējo veidu, to kritiku, ko mums saka apkārtējie cilvēki, mēs saņemam kādu informāciju par to, ko mēs varbūt darām nepareizi. Pat tad, ja pašiem šķiet, ka kritika nav pamatota, vienalga panalizējam. Varbūt ne tieši tas, uz ko tas cilvēks, kas izsaka kritiku, mūs grib virzīt. Viņš varbūt mūs grib virzīt uz to, ka tu nepietiekam ieklausies apkārtējos cilvēkos. Esam atvērti kritikai, ieklausamies tajā. Ja uzskatām, ka viņi ir nepamatot un nekādu nevaram saprast, kāpēc viņi ir, labi, atlaižam viņu un aizmirstam, bet nevajadzētu kareivīgi asi uz viņu reaģēt. Jupiters 2. mājā līdz 1. mājām, jā, tas ir resursu mājā, tad uzlabo šīs iespējas nopelnīt naudu, uzlabo runas spējas, uzlabo arī attiecības ar ģimeni. Tiesa gan Jupitera ir aspekts uz 6. māju, tas ir iespējams, ka kaut kādas aknu slimības var aktivizēties, ja ir tam kādu priekšnoteikumu. Ir svarīgi ievērot diētu. Jupiters paplašiņš 2. māju, tas ir, un mums var būt vēlme ēst vairāk vai saldus ēdienus. Jā, tomēr kontrolējam, ko mēs ēdam un cik daudz mēs ēdam. Jupiters vēlāk pēc 1. māja pāriet uz 3. māju. Ja, tas ir iespēja realizēt savas vēlmes, var ienākt jaunas attiecības, var realizēt savu karjeru, vairojas mūsu radošais potenciāls. Tiesa gan pievēršam uzmanībām kundi problēmām arī. Ja? Vai gadījumā tur nav kaut kas. Ja mēs dzīvojam visu pareizi, tad nevajadzētu šīm problēmām būt. Bet, caur slimībām vienkārši visums norāda, ka kaut ko mēs darām nepareizi. Tad arī atgādināšu to, ka turpinās tā tendence, kas ir no 2023. gada, tiem, kam mēnesis atrodas zivī, ir sāda satī sāks sāda satī periods. Un tātad ir ļoti svarīgi saprast, uz ko mēs koncentrējamies savā dzīvē, vairojās koncentrācija. Ir svarīgi saprast, kā es komunicēju ar apkārtējo pasauli. Ir svarīgi sekot tam, lai es nekļūtu augstprātīgs pret apkārtējo pasauli. Ieklausīties, ko man saka citi cilvēki, jo caur citiem cilvēkiem
Saturns, kurš organizē sādu satīru periodu, norāda man uz to, ko es daru dzīvē nepareizi. Svarīgi tam būt atvērtam, tajā ieklausīties un izlabot tās kļūdas, ko es varbūt daru. Ja es dzīvē visu daru pareizi, tad sādu satīru periods var būt viegls un radošs.